Iegūsti zināšanas jebkurā te vērtā vietā un laikā kopā ar Latvijas Universitāti un Nordea banku. Vairosim panākumus kopā! Sāksim kursu turēt sevi rokās, sasniegt mērķi. Un tas apakšvirsraksts psiholoģija par pretošanos sirēnu dziesmām. Tas nav vienkārši tāds poētisks salīdzinājums. Skaidrs, ka nosaukumam jābūt pievilcīgam ar kaut kādu interesantumu, lai padomātu, kāpēc tas tā. Nu, es šoreiz neslēpšu sveci zem pūra, un es reiz arī sākšu stāstīt, kāpēc tāds nosaukums, vai kā bija tas teiciens, ja, par sveci un pūru. Tātad, kāpēc sirēnas un kāpēc pretošanās sirēnu dziesmām? Stāsts būs par Odiseju. Tātad tas bija grieķis un tēls Homēra darbos Iliādu un Odiseju. Izskatījās iespējams šāds. Bet ar to, ka Odisejs bija divos Homēra darbos, tēls ar to būtu vien par maz, lai mēs šodien par viņu šajā kursā runātu. Nu, mēs varētu kādu brīdi pieminēt, bet kāpēc atlikt kā viesraksta daļu? Un ar ko tad ir Odisejs to godu dabūjis, tapt iesaistīts mūsu kursā? Nu, tātad, Trojas kara laikā, kas bija garš karš, Odisejs nevēlējās doties karot. Beigās viņš dodas karot, un pateicoties viņam, lielā mērā viņam, šajā karā tiek svinēta uzvara. Un tad sākas viņa ceļš māju, un viņa māju ceļš nav tik viegls, kā varētu iedomāties. Nu, piemēram, viens no viņa pārbaudījumiem ir tāds, ka vēji aiznes viņu uz Sirēnu salu, un Sirēnas, kā jūs zināt, ir tādi interesanti radījumi, pa pusē putni, pa pusē sievietes, kas varbūt nebūtu tas pats pievilcīgākais. Viņām ir brīnišķīgas, skaistas balsis. Un ar šīm te balsīm viņas pievilina jūrniekus, kas ir nonākuši viņu dzirdamības attālumā, zonā. Un rezultātā jūrnieki iet bojā. Un Odisejs ir dzirdējis par to, ka tā varētu gadīties. Un viņš sagatavojas tādā veidā, ka šī reiz pa reizei ilustrācijā izmantotajā William Waterhouse gleznā tas ir redzams. Tātad Odisejs sevi ir piesējis pie masta. Pareizi sakot, stāsts bija savādāks. Viņš teica, tā kā mēs tuvosimies sirēnām, tad darīsim sekojošas lietas. Jūs visi, kuģa komanda, aizbāzīsiet ausis ar vaska tapņiem un mani piesiesiet pie masta. Man ausis būs vaļā. Es varēšu klausīties sirēnu dziesmas, bet es neko nevarēšu izdarīt, es nevarēšu ļauties šīm te sirēnu dziesmām, jo mans rokas būs piesiets pie masta, tieši tā, kā šeit ir attēlots gleznā. Un jūs tikmēr čakli airēsiet, bet jūsu ausis būs aizlietas ar vasku. Un tādā veidā mēs mierīgi tiksim garām šīm te draudošajām briesmām. Nu, šis stāsts patiesībā ir par to, par ko šīs te 4 lekcijas būs. Ja? Nu, ja tāda īsā kursa versija ir vajadzīga, tad galvenais ir pateikt. Ja? Mums tātad ir jāparedz, kurā brīdī mums uzglūnēs tās sirēnas ar savām skaistajām dziesmām. Un mums ir jāizdomā, ko izdarīt. Ja? Kas var būt tas simboliskais masts, pie kura mums sevi ir jāpiesien. Jo ir vēl viens svarīgs punkts. Ja mums iepriekš paprasītu, vai mēs spēsim pretoties tam, kam ir jāpretojas, mēs esam kaut ko dzirdējuši par sirēnām, par skaistām sirēnu dziesmām un par to, ka nav vēlams nokļūt
sirēnu dziesmu tajā zonā, tajā laukā, kur mēs varētu tās skaistās dziesmas sadzirdēt. Un tad mēs teiktu, ja mums prasītu, ja tur sociologi, vai jūs gribat nonākt tādā situācijā, kur jūs ļaujaties sirēnu dziesmām un ejat tādā veidā postā? Es teiktu, nē, nekādā gadījumā. Bet tur jau ir tā lieta, ka jūs nonākat to saldo dziesmu zonā, jūs vairāk nespējat pretoties, jo tas ir kā divi atšķirīgi cilvēki. Un mēs nedrīkstam gaidīt līdz tam brīdim, kad mēs nonāksim sirēnu dziesmu dzirdamības zonā. Mums sevi iepriekš ir jāpiesien pie masta, un par to būs šī te kursa garākā versija, kādos gadījumos vajadzētu domāt par to, ka jāsien sevi pie masta, un kas tā siešana īsti varētu katrā atsevišķā gadījumā būt. Tālāk es par sevi drusku pastāstīšu, ko iespējams darīt, lai nesāktu būvēt to PowerPoint prezentāciju lekcijai, vai ne? Tad, kad man bija jāgatavojas tagad lekcijai, daļēji jau es tā kā ilgstošākā laika posmā gatavojies, bet man vajadzēja uztaisīt tādu īstu pēdējo versiju, ko celt jums priekšā. Un ko tik es nedarīju? Facebooks, ir tāda interneta vietne, kur var reizēm kaut ko skatīties, lasīt, laiku patērēt. Tad bija raksti vēl jāpaskatās, vai ne? Kaut kas varbūt ir vēl kaut kas svarīgs, interesants, nozīmīgs. Grāmatas jāpašķirst, vai ne? Jāpalasa, un tur vienmēr var kaut ko interesantu atrast. Tad vajadzēja paēst, vajadzēja iedzert kafiju, vai ne? Visu laiku var kaut ko izdomāt. E-pasts jāpaskatās, vai ne? Vai tur gadījumā kaut kas nav. Es pat biju gatavs iet skriet 5 kilometrus. Labi, es nebiju šodien skriet, es atliku to uz rītdienu, savā ziņā. Tātad es stāstīšu par prokrastināciju, tad to es vismaz prokrastinēju, lai kaut kā tiktu galā ar to, ko es darīju šajā brīdī. Stāsts jau ir ne par ko citu, kā par prokrastināciju, ka es centos nedarīt to, kas bija jādara. Tā vietā man gribējās darīt kaut ko patīkamāk, atvainojiet. Jūs varētu teikt tā, ka kā jums nav kauna kaut ko tādu stāstīt, vai ne? Kas var būt patīkamāks, kā taisīt to PowerPoint prezentāciju, kuru jūs tad liksiet lietā savā lekcijā, vai ne? Jūs kafiju salīdzinājat ar to, vai ne? Vai kaut kādu tur Facebook šķirstīšanu. Tajā brīdī mēs tā nedomājam, vai ne? Mums šķiet, ka tas mērķis ir. Nekur jau tas nepaliks, bet ir kaut kāds acumirklīgais ieguvums, kaut kāds vilinājums, kam mēs ļaujamies. Ja? Un tad beigās pienāk noteiktais laiks, ka ir jāskrien, lasīt lekciju, kaut kā jātiek galā ar to visu, saliek kopā un izdara. Bet panākt rezultātu vēlamā veidā ir grūti, un es sākšu ar tādu ļoti populāru pētījumu, kurš lielā mērā bija pirmais, kurš par šiem jautājumiem sāka domāt, gan varbūt nelietojot vārdu prokrastinācija. Tas ir tā sauktais Voltera Mišela klasiskais zefīriņa jeb maršmalo pētījums ar bērniem. Un pētījuma būtība ir tāda, ka bērns, kuram ir 5 vai 6 gadi, iedomājieties sev šādā situācijā. Un tagad jūs esat ievest istabā, kur jūs esat vieni paši. Un jūs paliekat pie galda sēdēt vieni. Un jums priekšā uz galda, uz šķīvīša ir viens, tas zefīriņš, tas maršmalovs. Un jums saka tā, ja tu izturēsi 15 minūtes neapēsdams šo te zefīriņu, tad tu dabūsi vēl vienu. Kas ir brīnišķīga balva. Un maza proporcija, maza daļa no bērniem spēja to izturēt. Bet tie, kas spēja, kā rādīja tālākie pētījumi, tie savā dzīvē tika galā ar tām kutelīgajām situācijām, ar tiem slazdiem, kuros mēs reiz pa reizē mēdzam iekrist. Piemēram, viņiem bija labākas sekmes skolā,
viens. Viņi tika tālāk izglītības ziņā, tas ir viņi nepārtrauc mācīties. Viņiem bija retākas problēmas, retāka sastapšanās ar likumsargiem, ja? Un viņiem bija labāka veselība, kaut vai tā sauktais ķermeņa masas indeks, kas ir lielā mērā rādītājs tam, kā mēs spējam atlikt baudījumu, lai vēlāk tiktu pie kaut kā lielāka, pie kaut kā nozīmīgāka, pie kaut kā vērtīgāka. Tātad tas ir grūti. Kā bērni ar to tika galā, pie tā mēs vēl atgriezīsimies. Tie, kuri tika galā. Un dažas idejas, droši vien arī šodien, lekcijas gaitā, es jums piedāvāšu, ko šeit varēja darīt. Ja mēs runājam par īpašībām, ja mēs tādu uztaisītu tādu ātru aptauju, un ja jums būtu jāuzraksta tās īpašības, kas jums piemīt, tad jūs visticamāk uzrakstītu kaut ko tādu, ka jūs esat godīgi, kreatīvi, drosmīgi, jums humoru izjūta piemīt. Kas ir tās labās īpašības, kas jūs raksturo? Vai jūs rakstītu gribas spēks? Varbūt, bet ļoti reti, kurš no jums to uzrakstītu. Ja es tagad būtu tāds ļoti alkatīgs, mēs varētu derības noslēgt, vai ne, un ar visai augstu varbūtību es labi nopelnītu. Protams, pie nosacījuma, ka kāds gribētu teikt kaut ko citu, vai ne, ka tagad viss rakstīs šo te vārdu gribas spēks. Un otrādi, ja es jums uzdotu jautājumu, kādas īpašības jums piemīt pārāk mazā pakāpē, kādas ir tās īpašības, kuras jūs gribētu attīstīt, tad gribas spēks ar visai lielu varbūtību būtu vienā no pirmajām vietām. Ja? Un pēc tam jūs teiktu, es gribu vairāk būt godīgs vai godīga, tur radošs vai radoša, drosmīgs vai drosmīga un tā tālāk. Ja? Humoru izjūtu vajadzētu vai ko. Ja? Tātad parasti ir tā, ka par maz mums piemīt, gribētos vairāk. Un kā mēs ar to tiekam galā? Ja? Jo gribas spēks, protams, ir tiešā veidā saistīts ar prokrastināciju. Ja? Kā mēs spējam pārvarēt to vilinājumu, kas mums ir uzbrucis kādā brīdī, uzbrucis pēdiņās. Mēs paši esam nolikuši pārsvarā sev kādā situācijā. Un kā rāda viens no tādiem skaistiem pēdējo gadu pētījumiem, tie vilinājumi ir biežāk nekā mums šķiet. Vācijā tika veikts liels izlases pētījums, kur visiem dalībniekiem tika iedot tādu pīstoļu, tā kā mobilai telefoni. Un ik pa brīdim, 2 reizes stundā, atskanēja pīkstiens, bet dažādos laikos. Tas nebija tā, ka tagad, teiksim, 12:00 un pēc tam 12:30. Ja? Un tas, kas dalībniekiem bija jāizdara, viņiem bija jāpieraksta, ko viņi darīja, un vēl svarīgāk, kā viņi jutās, un vai nebija kaut kādi vilinājumi tajā brīdī. Un kas izrādījās, gandrīz pusē no gadījumiem cilvēkiem bija kaut kāda vēlme. Tas ir, viņi nedarīja to, ko viņi būtu gribējuši darīt tajā brīdī, kad viņiem bija jāsaka par to, kas ar viņiem notiek. Un 1/4 daļa teica, ka vēlme bija pirms pāris minūtēm. Nedomājieties, ko tas nozīmē. Ne? Un liela daļa no tām vēlmēm bija tāda, kam nebija lēmts piepildīties. Cilvēki nevarēja piepildīt tās vēlmes, bija jādara kaut kas cits. Ja? Tātad, kas tur kopā sanāca, ka vismaz 4 stundas dienā mēs pretojamies savām vēlmēm. Ja? Vai vismaz cenšamies pretoties savām vēlmēm. Un kā mēs to redzēsim, manā turpmākajā stāstā, tas mums liek zaudēt lielu daļu no savu iekšējā spēka, gribas spēka, kuru mēs varētu izmantot kaut kam citam. Ja? Un jūs varat prasīt, kas tad bija tās populārākās vēlmes? Ēst un gulēt, protams. Ja? Tās ir 2 populārākās. Vai atpūsties un nedarīt neko, kā cilvēki teica. Un tikai pēc tam bija seks,
interneta, televīzija, viss tas, kas varētu mums pirmais nākt prātā, ko tad cilvēki visu laiku grib un par ko cilvēki domā. Ja? Šeit ir pētījums, ja, ka ēst un gulēt un atpūsties nedarot neko ir kaut kas daudz nozīmīgāks nekā domāšana par seksu vai surfošanu internetā. To cilvēki grib mazāk. Ja? Nu, te ir tāds skaists grafiks. Neiesim cauri visam detalizēti, bet svarīgākie rezultāti ir tādi, ka tas, kas mums traucē, vienlaikus, kas rada konfliktu un ko mēs gribam lielā mērā augstā pakāpē, tas ir atpūsties un gulēt. Ja? Šie divi apļi šajā grafikā to nozīmē. Ja? Šis ir kvadrants, kas mums ir no vienas puses tādas vēlmes, ko mēs bieži un lielā mērā vēlamies, gribam un kas mums traucē dzīvot. Ja? Mēs labprāt subjektīvi ļautos vienkārši nedarīt, nekā nedarīšanai. Tas ir tas, pēc kā mēs ilgojamies, bet ko mēs īsti nespējam sasniegt. Ja? Un darām to krietni vairāk nekā mums pašiem šķiet. Ja? Un kāpēc tas rada problēmas? Es tādu pastāstīšu jums par vienu klasisku eksperimentu, kurš empīriski pierāda, jo šāda veida pētījumi, tās ir savā ziņā idejas, hipotēzes par to, kā varētu būt. Cilvēki paši saka, tas man rada problēmas, tas varētu radīt konfliktu, un es tās vēlmes labprāt piepildītu. Bet kas notiek, ja nevar piepildīt? Vai otrs puses, kas notiek, ja tās vēlmes var piepildīt? Un es jums pastāstīšu tagad par vienu brīnišķīgu laboratorijas eksperimentu, kas manas šodienas lekcijas kontekstā ir salīdzinoši daudz citēts. Runa ir par tā saukto gribas spēka novājināšanas, vai reizēm vēl saka ego noplicināšanas klasisko eksperimentu. Un, lai jūs mazliet ievestu tā eksperimenta situācijā vidē, iedomājieties, ka šeit jums atnākot kāds iepriekšējās pusstundas laikā ir cepis šokolādes cepums, un tāds garšīgs, viss smaržo šeit, vai ne? Viss gaiss, vai ne? Brīnišķīga smarža. Un jūs tagad atnākat, šitādi tā internetā izskatās, ka meklē šokolādes cepumu fotogrāfiju šādi, vai ne? Tipiski. Jūs tagad domājat, tagad varēs iēst. Un jums patiešām uz galda priekšā ir šokolādes cepuma bļoda, un viņi ļoti smaržo skaisti. Bet iedomājieties, tur ir vēl viena bļoda ar redīsiem, un jums saka tā, ziniet, mazliet ir jāpagaida līdz eksperimenta sākumam. Jums saka vienkārši kādas 15 minūtes ir jāpasēž, lai jūs laiku varētu īsināt, paidiet uz redīs, bet cepumus nedrīkst ēst, vai ne? Un kas notiek? Jūs sēžat, tos redīs jums ēst negribās, jums ļoti, ļoti gribas notiesāt kādu cepumiņu, bet jūs to nedarat. Jūs sakopojat visu savu gribas spēku. Un tad seko eksperimenta uzdevums. Jums iedod 3-dimensiju puzli, kaut kādu to saliekamo konstruktoriņu. Šeit ir viena iespēja. Ja? Jums iedod no gabaliņiem, atsevišķos gabaliņos izjaukt figūriņu un saka, jums ir jāsaliek. Bet ir viena problēma. Tā figūriņa īstenībā nav saliekama. Ja, tā mīkla, 3-dimensiju mīkla nav atrisināma. Un tas, kas pētījumu veicējus interesē, ir, cik ilgi jūs pūlēsieties. Un izrādās, ka tie eksperimenta dalībnieki, kuri nedrīkstēja ēst cepumus, kur drīkstēja ēst redīsus, viņi pūlās 8 minūtes. Varbūt nav nemaz tik slikti. Turpretī tie, kuri mierīgi varēja ēst cepumus, varēja ēst redīsus, ko grib, viņi apēd dažus cepumus un īpaši nenomocījās ar sevis ierobežošanu, netērēja savu šo te ego spēku, viņi pūlējās gandrīz 19 minūtes, iedomāties, gandrīz 2 reizes vairāk. Tā ir milzīga atšķirība. Ja? Šis ir mazliet kontroversāls pētījums, tādā nozīmē, ka
kādu laiku visiem izdevās atkārtot šo te eksperimentu, un tagad pēdējos gados ir atkal mēģinājuši atkārtot mazliet modificētā versijā, un tajā modificētajā versijā ir mazliet problēmas. Gaidīsim, kas tur tuvāko gadu laikā notiks. Ja? Es ceru, ka šis jautājums tiks atrisināts. Es nosliecos par labu šī eksperimenta rezultātiem, tāpēc, ka tas labi saskan ar ārpus laboratorijas veiktiem eksperimentiem. Es tūlīt par vienu pastāstīšu, ja, ka patiešām pašā neēšanas faktā vai vēlmē pēc ēdiena var slēpties izskaidrojums vienai otrai mūsu dzīves problēmai. Ja, ka mēs noplicinām šo te savu gribas spēku un tā rezultātā pieņemam neoptimālus lēmumus. Ja, tātad, kas te sanāk? Sanāks, ka gribas spēks, tas ir tāds ierobežots resurss, un tas ir kopīgs visiem uzdevumiem, kas ir jāpaveic. Nav tā, ka man tagad ir gribas spēka rezerve attiecībā uz PowerPoint prezentācijas taisīšanu, tad man ir gribas spēka rezerve pieklājīgi runāt ar priekšniecību, ar vadītājiem, tad man ir gribas spēka rezerve audzināt bērnus vakarā mājās, ja? Katram kaut kādu savu daļu. Šī pētījuma tradīcija saka, ka gribas spēks ir tā kā tāds muskulis, kas dienas gaitā var nogurt. Ja? Un ja mēs no rīta esam strādājuši ar grūtu uzdevumu, ar kur mums jātiek galā profesionāli, tad var sanākt tā, ka vakarā mēs nepamatoti kaut ko pasakam saviem bērniem, piemēram, ja, kur to īsti nav pelnījuši. Un mēs esam nožēlojami ilgstošākā laika posmā, bet mēs vienkārši neko nevaram izdarīt, mēs nespējam saņemties, tāpēc, ka mūsu gribas spēka resurss ir izsīcis. Ja. Un tas tā kā, maratonu skrienot, tu nevari īpaši beigu daļā iesaistīties tādā intensīvā sarunā ar kādu citu skrējēju un stāstīt viens otram smieklīgus stāstus, anekdotes un vēl jautri priecāties. Tam vienkārši nav spēka. Ja? Tava uzmanība ir pievērsta tam, lai tu pabeigtu to distanci. Mazliet pārspīlēts piemērs, bet tiešā veidā saistīts ar to, ko es tagad stāstu. Un pētnieki mūsdienās pievērš uzmanību arī bioloģiskai pusē šī jautājuma. Ja? Tātad, ja mums gribas ieēst cepumus, kāpēc? Viens no izskaidrojumiem ir, ka mums ir vajadzīga glikoze. Enerģija tiešā veidā, kur mums varētu palīdzēt tikt galā ar gribas spēku radītām problēmām. Ja mēs tagad ieēdīsim glikozi, tad mēs ātrāk tiksim galā. Un šis ir pētījums no Izraēlas cietuma, kur lēmumu pieņēmējiem ir jādomā par to, kā tikt galā ar pieteikumiem, kas ir no cietumnieku puses attiecībā uz viņu priekšlaicīgu atbrīvošanu. Tātad ir komisija, kurai ir jānolem, vai šo ieslodzīto drīkst atbrīvot pirms termiņa beigām, domājot par nākotni. Tas ir, vai šis cilvēks pārkāps likumu vai nepārkāps. Vai sots ir bijis pietiekams, vai ir vajadzīgs vēl mazliet, īsi sakot. Un kopumā ņemot, populārāka atbilde, ja mēs ar populārāk domājam, biežāku atbildi ir teikt, ka nē. Ja? To es arī šajā grafikā jums pēc tam parādīšu. Apmēram 3/3 daļa no atbildēm ir nē. Bet redzat, kas šeit ir attēlots, tātad tās lietas tiek dotas nejaušības kārtā dienas laikā, kas ir jāizskata. Tas ir attēlots uz X-as lieta pēc kārtas. Un uz Y-as ir labvēlīgas atbildes proporcija. Un ko mēs redzam? Ja tagad šī komisija sanāk kopā no rīta un mēģina atbildēt,
vai drīkst vai nedrīkst atbrīvot šo ieslodzīto pirms soda izciešanas beigām, tad viņiem ir diezgan liela varbūtība, ka atbilde būs jā. Redzat, 65 līdz 70%, kas ir krietni virs aritmētiskā vidējā jā atbilžu skaita. Un kas šeit notiek, redzat, tā kā tāds kritums sākās. Kāpēc? Tāpēc, ka šeit ir pusdienlaiks. Viss tā komisija ir nogurusi, nav paēdusi. Un šī iemesla dēļ, ko komisija dara, izvēlas automātisko atbildi. Kas ir automātiskā atbildi šajā gadījumā? Teikt nē. Tā ir biežākā atbilde, un komisija to zina, ka tikai kaut kādos īpašos gadījumos, kad šaubas ir ļoti mazas, viņi saka jā. Bet redzat, pusdienas ir paēstas, jā, atbilžu proporcija pieaug. Un tad atkal lēnām sāk krist, ja? Un te ir kaut kāds launaga laiks, mazliet iekož, atkal pieaug, atkal nokrītās dienas beigās. Rezultāts ir zemāks, tas ir varbūtība, tad atbrīvotam ir zemāka. Ko tas nozīmē? Nogurums plus tā pati glikoze. Ja? Tajā brīdī, kad tiek uzņemta enerģija, tad pozitīvas atbildes varbūtība pieaug. Tas ir mūsu šodienas lekcijas vārdiem, tas nenozīmē neko citu, kā komisija spēj saņemties un domāt intensīvāk. Ja? Te, protams, ir arī viena atbilde, ka pirms svarīga lēmuma pieņemšanas varbūt ir mazliet jāiekož, ja? Lai mēs spētu piespiest sev padomāt mazliet intensīvāk. Ja? Bet plašākā nozīmē tas nenozīmē neko citu, kā mūsu gribas spēkam ir arī bioloģisks pamats, ne tikai mūsu apņemšanās vai pieredze vai audzināšana vai cītīgi dzīves treniņi, kas un tas kuro reizi nebūtu. Ja mēs tagad paši izdomāsim, ka mēs darīsim to, kas ir jādara, vai mums var ticēt? Īsā atbilde ir nē, mums nevar ticēt. Un es tagad mēģināšu pierādīt to, ka nevar ticēt. Mēs esam tā sauktās kontrolas ilūzijas varā. Mums šķiet, ka mēs kontrolējam to, kas ar mums notiek, vai to, kas nākotnē ar mums notiks, lielākā mērā, nekā mēs patiesībā kontrolējam. Tāds vienkārši doma eksperiments, kur jūs varat arī dzīvē pārbaudīt kādreiz kādā ballītē, kur ir vairāk cilvēki, vairāk pa 10 būtu labi, sadalēt divās grupās. Vēlams, lai tie būtu autobraucēji, ielauzējiet divās grupās. Un pusē prasiet, kāda ir varbūtība, ka viņiem braucot pie stūres, viņi ieskries kādam citam autiņam aizmugurē. Un otrai pusē paprasiet, kāda ir varbūtība, ka, ja viņi brauc pie stūres, ka viņiem kāds ieskries aizmugurē. Un kā jūs saprotat, ja tās grupas ir pietiekami lielas, tad aritmētiskam vidējiem būtu jābūt vienādam, tai varbūtībai. Bet, protams, ka ir savādāk. Mums šķiet, ja mēs sēžam pie stūres, tad varbūtība ieskrēt kādam citam aizmugurē ir mazāk nekā, ka mums ieskries, vai ne? Tā ir kontrolas ilūzija. Ja? Un skaists piemērs dzīvē saistās ar plānošanas maldiem. Šī ir Sidnejas opera. 57. gadā, pagājušā gadsimtā, Sidnejā tika nolēmts būvēt operu. Būva bija jāpabeidz ne vairāk, ne mazāk kā līdz 63. gadam. Plānotās izmaksas bija 7 miljoni. Mūsdienās droši vien par 7 miljoniem neko nevar uzcelt, vai ne, bet to laiku nauda bija vērtīgāk. Opera tika pabeigta 73. gadā un izmaksāja ne vairāk, ne mazāk kā 102 miljonus, vai ne? Mēs nevaram teikt, ka tur bija kaut kāda ļaunprātība, ka tur bija slinkums. Gluži vienkārši cilvēki pārvērtēja to, cik lielā mērā viņi spēs iekļauties termiņos, ko vispār būs jādara, kādā veidā būs jādara un cik tas maksās. Bet atkal, tas nesniedz mums galīgi atbildi. Tas mums pasaka, ka plānošana pati par sevi nenozīmē sasniegt rezultātu tādā veidā un tajā laikā, kad mēs gribējām sasniegt un ko mēs gribējām sasniegt. Un, protams, ka mums ir daži skaisti pētījumi, kuri dos dažus pavadienus attiecībā
uz prokrastināciju, kā tikt galā, kā neatlikt. Un es tagad nocitēšu Dana Rīlī pētījumu par studentu darbiem. Studenti, kā mēs zinām, visu dara vienmēr laikā, vai ne? Iesniedz jau vismaz nedēļu pirms noliktā termiņa, cītīgi un čakli strādā. Protams, ka es ironizēju. Visi, kas ir mācījušies, augstskolā zina, ka parasti viss tiek darīts pēdējā brīdī un neguļot dažas pēdējās naktis, tā, lai paspētu iekļauties termiņā. Tad šajā gadījumā pētnieki izdomāja, ka kursu ietvaros būs jāuzraksta 3 esejas, 3 darbiņi. Un tas, kas tika darīts, no vienas puses tika noteikti 3 termiņi, kas bija kursa laika sadalīšana 3 vienādos laika posmos. Un katrā bija jānodod pa esejai, 1., 2., 3. Un otrā variantā tika teikts, ka jūs paši, dārgie studenti, esat pieauguši cilvēki, un jūs varat izvēlēties, kad nodot. Galvenais ir, lai līdz kursa beigām visas 3 esejas būtu nodotas. Ja? Un no vienas puses tas ieguvums būtu atlikt visu un nodot beigās, vai ne? Iegūst laiku. Ja tu gribi, tu vari nodot ātrāk, ja tev izdodās, bet tā kā bija paredzēta arī soda punkti, teiksim, ja tu pats esi pateicis, ka tu nodosi, piemēram, 3. nedēļā, tad tev ir jānodot 3. nedēļā, jo, ja tu nodos drusku vēlāk, tad tev par katru dienu laikam 1% ņēma nost kaut kā tā, ja? Nav izdevīgi, vai ne? Bet visi studenti saprata, nav vērts atlikt uz beigām. Kaut kā vajadzētu sevi ierobežot. Nolikt kaut kādus rāmjus, kas šķiet piepildāmi. Un tas, ko darīja studenti, viņi teica tā, ka labi, es vienu šo te eseju nodošu 6 nedēļas pirms kursa beigām. Tas ir vidējais rādītājs, ko viņi teica, 4 nedēļas. Un to pēdējo es nodošu 1 nedēļu pirms kursa beigām. Ja? Un kaut kāda daļa, kas bija apmēram 3. daļa, teica, ka labi, visu pēdējā nedēļā. Ko drīkstēja darīt? Ja? Bet vidēji ņemot, tomēr bija tendence nodot ātrāk. Jautājums ir, kad bija labāki rezultāti? Vai kursa pasniedzēja teica, mīļie draugi, jums ir 3 termiņi, kad jums jānodod šīs esejas no vienas puses, vai arī tādi, kad paši izvēlējās? Un daļai nepildīja, protams. Ja? Ja jau es to stāstu, nav grūti iedomāties, ka labāki rezultāti bija no ārpuses noteiktiem termiņiem. Ja? Augstāks atzīmes. Ja? Un darbus esejas vērtēja no malas pieaicināt cilvēki, kuri nezināja neko par eksperimentu. Ja? Viņiem tik vienkārši pateikts, par ko ir darba būtība, kā ir jāvērtē, un tie vērtējumi tik sniegti. Tātad paši izvirzīta atskaites sistēma nevienmēr sniedz labākos rezultātus. Bet ko darīt šādā situācijā? Šiem pašiem pētniekiem ir vēl viens skaists pētījums, kurš sniedz atbildi, kā mēs varam darīt un kā mēs varam rīkoties. Tātad viņi paši šo pētījumu nosauc par rakstā kļūdu meklēšanas pētījumu. Tātad viņi uzaicināja Universitātes avīzē piedalīties pētījumā. Viņi neteica pētījums. Ja? Viņi teica savādāk. Ka mums vajag redaktors, teksta redaktors. Mums ir teksts un jums būs jāatrod kļūdas. Un tas, ko viņi deva lasīt postmodernu tekstu, varbūt kādreiz jums ir sanācis internetā atrast, ir tāds postmoderno tekstu ģenerators, kurš ģenerē pilnīgi bezjēdzīgs teksts, kas diezgan skaisti izklausās. Apmēram tāds, man te ir viens piemērs, ka
Foucault saka, ka seksuālā identitāte pēc būtības nav iespējama, jo cits pētnieks, Selbijs, saka, ka liela daļa no seksuālās identitātes, tāpēc, ka tā patiesībā nav iespējama, bet tāpat laikā ir dialektiska, to varētu saukt par premoderno dialektisko teoriju, daļai arī par subkulturālo feminismu, kas lielu uzmanību pievērš autora lomai kā dzejniekam. Apmēram tā, ja? Es diezgan precīzi nocitēju to, ko viņi deva lasīt. Tas ir vienkārši viens gabaliņš, ja? Un, ja jūs ierakstāt internetā postmodern text generator, tad jūs atradīsiet to, patiešām tāds ir, un tur visādas joku tekstus var dabūt ārā. Maz gabaliņu izlasīt, tas ir smieklīgi, bet, kad tev ir jālasa 11 lapas ar šādu tekstu, vai ne, tad jau tas, protams, ir diezgan apnicīgi, jo tā pa īstam jau saprast tur nevar, vai ne? Tur ir vārdi, tur ir forma, bet saturs tur ir diezgan nīkulīgs. Un kas šiem te dalībniekiem tik teikts? Viņiem tik teikts, ka par katru atrasto kļūdu tekstā, un tur speciāli tik kļūdas salaists, jums maksās 10 centus, dolāru centus, un jums būs jāievēro termiņi. Par katru nokavēto dienu $1 ņemam nost. Ja? Un tad bija 3 dažādas grupas, ka no āra tika pateikts, tas ir no āra, pētījuma vadītāji, jeb darba devēji pateica, ir noteikti termiņš, kad ir jāiesniedz teksts, un ja tu neiesniegs, tad būs sodnauds. Tad bija iekšēji noteikti, tas ir darbinieki, jeb pētījuma dalībnieki paši pateica, kad viņi iesniegs. Un trešais gadījums bija, ka beigas kā termiņš. Dari kā gribi, bet līdz mēneša beigām ir jāiesniedz. Ja? Un kas šeit parādās? Tātad konstatēto kļūdu skaitu. Kad visvairāk kļūdas atrod? Ja no ārpuses tev uzspiež. Ja tev no ārpuses pasaka, kad tev ir kaut kas jāiesniedz. Vismazāk kļūdas atrod, tad, kad ir beigas. Ja? Tātad visticamāk tu strādā pēdējos vakars, pēdējās naktis, lai kaut ko izdarītu. Un šis te variants, ka pats izdomā termiņus, tas ir pa vidu. Ja? Kavēšanās. Visvairāk kavējās, protams, tad, kad bija beiga termiņš. Ja? Līdz kaut kādam datumam izdara. Vismazāk kavējās, ja bija no ārpuses noteikts termiņš. Un iekšējie termiņi pa vidu. Nopelnītā naudas summa, kā mēs redzam, visvairāk nopelnīja tie, kuriem citi pateica termiņus. Tie, kuri paši mazliet mazāk, vismazāk, gandrīz neko nenopelnīja tiem, kuriem bija brīvi pateikts. Līdz tādam un tādam datumam lūdzu izdari. Šeit arī ir risinājums. Ja? Nav slikti, ja mēs paši varam izvēlēties termiņus. Tas ir labāk, kā vienkārši ļauties kaut kādam beigu termiņam, semestra pēdējai dienai augstskolā vai mēneša pēdējai dienai, kas un tur kuro reizi ir šis te termiņš. Bet vēl labāk ir, ja mēs radam situāciju, ka kāds no ārpuses mums liek kaut ko izdarīt līdz noteiktam termiņam, ka kāds mūs pieskata. Ja? Pie šīs tēmas mēs arī kursa laikā atgriezīsimies, ka kaut kāds ārējais modelis ir ļoti labs. Ja? Masts Odisejam nav viņam kaut kas iekšējs. Ja? Viņš apzināti izvēlas mastu, kas ir ārēja sistēma, ja? Pie kuras citi viņam piesien rokas. Ne jau viņš pats piesēja. Viņš lika savai komandai, tagad piesieniet man rokas pie masta. Ja? Šeit ir līdzīgi. Citi piesien tās rokas pie masta darbiniekiem. Ja? Attiecībā uz prokrastināciju tas ļoti labi strādā. Un kādreiz bija tāds slavens krimināla romāna rakstnieks Raimonds Čandlers, Latvijas karadāžas grāmatas iznākušas. Viņš sāka rakstīt ļoti vēlu, viņam jau bija kādi 40 gadi, salīdzinoši vēlu, ne ļoti vēlu. Un viņš uzrakstīja salīdzinoši daudz, 7 romānus un kāds 10 stāstu krājumus. Viņš bija diezgan populārs, bet kā tik daudz uzrakstīt? Viņš tos rakstīja galvenokārt lielās depresijas laikā, tas ir 30. gados. Kā to izdarīt? Viņš katru dienu rakstīja. Bet kā piespiest sev katru dienu rakstīt? Viņa risinājums bija ārkārtīgi vienkāršs. Raksti vai neraksti. Ja? Tātad, ja viņš bija izdomājis,
ka 2 stundas dienā viņam ir jāraksta, tad viņš 2 stundas rakstīja vai nerakstīja. Ja nerakstījās, tad viņš nedarīja neko citu šo 2 stundu laikā. Tas ir, viņš negāja dzert kafiju, ēst, viņš nesērfoja internetā un nedomāja par to, ka vajadzētu noskriet 5 km un negāja skriet nekādus 5 km. Viņš rakstīja vai nerakstīja. Un tas ir brīnišķīgs veids, kā tikt galā ar prokrastināciju. Ja, ka tu neļaujies vilinājumiem, nedarot neko citu. Plus, tu izdomā sistēmu, kas no ārpuses tev spiež ievērot termiņus. Ja nav iespējams tādu sistēmu izveidot vai tādā iesaistīties, tad pats nosaka termiņus, kas ir striktāki nekā pēdējā iespēja kaut ko pabeigt. Un pie viena, protams, ir labi izdomāt arī soda sistēmu. Un kā mēs turpmāk runāsim, kursa gaitā, tad soda sistēma vai arī būs vajadzīgs kāds pieskatītājs, vai ne? Nu, to arī var izdomāt un šo problēmu var atrisināt.